Esiet sveicināti! Es te šobrīd tādā pelnītā atpūtā pie jūras. Jūras viļņu nogurdināta, saulītes ļoti labi samīļota, kā redzat, sarkanu seju. Atvainojos, ka brillēs, jo tiešām saulīte šeit ir spoža. Bet par ko es šodien gribēju parunāt? Ir tāda diagnoze, kas saucās saules alerģija. Ja pareizāk sapakot simptoms. Varu pateikt tā, par šo tēmu vēl gadus, varbūt 10, 12 atpakaļ ļoti reti, ļoti maz ko, var teikt, zināju, vispār dzirdēju, pareizāk sakot. Zināju, bet maz ko dzirdēju. Man bija pāris cilvēki, kas ar šo tēmu nāca, jau labi sen. Viena bija sieviete, viņa keramiķe. Visam paskaidrošu, kāpēc es to pieminēju. Un otrs bija vīrietis no Krievijas, kurš Čeļabinskā, ziniet, tur tāda ļoti industriāla pilsēta. Mašīnu būvis un visādas citādas būvis. Arī paskaidrošu, kāpēc to pieminu. Ja? Bet šobrīd ar šo te jautājumu vēršas diezgan daudz cilvēku un stāsta, ka viņiem ir saules alerģija. Uzreiz var pateikt tā, no saules alerģijas nav. Saule nerada alerģiju, bet, lai nebūtu iebildumi, ja? Kas notiek ar organismu? Kad cilvēks nonāk tādās, kušākā, stiprākā saulē. Saules radiācija sāk pa organismu, es tā ļoti vienkāršotā valodā stāstīšu, sāk pa organismu dzenāt tur uzkrātos smagos metālus, radot tādu kā savu veidu mikroviļņu efektu, mikroviļņu krāsnes efektu. Un tad imunitāte strādā tā, ka mēģina no šiem graujošajiem metāliem atbrīvoties un dzīt viņus ārā pa tuvāko ceļu caur ādu, lai tie nebojātu iekšējos orgānus. Un pēdējo 5 gadu laikā es par šādu sūdzību dzirdu visai bieži. Ja? Tas ir tāds, sapratāt, par ko runāju, kas mums ir pēdējo 5 gadu laikā saistībā tieši ar smagajiem metāliem, ar visādu šo te piesārņojumu, gan kas nāk ārīgais. Jā, tie Latvijā dzīvojuši un Eiropā dzīvojuši sapratīs, par ko es runāju. Jā, debesis rūtainās un svītrainās un tas, ko kaisa no virses, no augšas, pareizāk sakot. Un tas, ko liela daļa daudz ir dabūjuši te pleciņā. Jā, tie ir nežēlīga smago metālu deva. Kāpēc es pieminēju šo te keramiķi? Ja, tur arī dabūja ļoti daudz smagos metālus. Un vīrietis no Čeļabinskas, kas jau, es saku, gadus 12 atpakaļ bija, tur ir ļoti spēcīgs šis te ekoloģiskais piesārņojums. Viņš arī strādāja tādā ražotnē, kur ar visādiem metāliem, metināšanām un visām citām lietām ir saistīts. Un jo vairāk šo metālu organismā, jo dažāda veida reakcijas, ne tikai saules radītas, ja, cilvēkiem izpaužās. Tāpēc, teiksim tā saucamo saules alerģiju, protams, var kupēt uz ādas, lai tur nesūrs tik ļoti un, kā saka, šie simptomi nerada diskomfortu, ja, bet ir jāsaprot, ka jāveic attīrīšana no iekšpuses. Jā, tas viss ir tas, kas ir organismā. Un ne tikai tie pieminētie, ja, mēs visas dzīves garumā šos metālus salasam, sākot no dzimšanas brīža, ja, kad sāk mazos bērniņus potēt. Nepareizu vārdu pateicu, priekš ētra, bet labi, kad sāka šī te durstīšana, ja, kuras sastāvā, palasiet šo sastāvu, paprasiet savam ģimenes ārstiem, kas ir sastāvā. Un visas dzīves garumā, ja, mēs kaut kur uzkrājam atkarībā no tā, kur atrodamies, ar ko nodarbojamies, kādā vidē un tā tālāk un tā joprojām. Un kas šobrīd bez saules vēl to rada, ja, kas to pastiprina šo efektu, tie ir tie visādi turnīši un visādas ierīces, visādi gadžeti, ja, kas vēl šo efektu pastiprina. Tāpēc arī arvien, jo tālāk, jo biežāk mēs saskaramies ar šo jautājumu. Bet īsumā, jā, sapratāt, ja problēma nav uz ādas,
Tā nav nekāda ģenētiskā problēma vai vēl kaut kāda, tā ir organisma piesārņojums ar smagiem metāliem.